Pirms nedēļas man drusku atsūtīja video. Video ir uztaisījusi influencere tikai Alīna ar nosaukumu Nestaigā rozā brillēm. Un es neesmu parastas cilvēks, kas taisītu reaction video vai kaut kāds iespējas video vai tam līdzīgi. Un es sākotnēji domāju, kāda vēlna pēc tu man sūti video par kaut kādu influenceru, kuru es patiesībā nekādā veidā nepazīstu, nestos man galīgi neinteresē. Un es savai druškai gribu pateikt, es tev nosis gribu. Jo šis 13 minūšu šedevrs ir absolūts kalna gals. Šī ir esence vārdam delusion. Jo, kad es skatos šo video, es nespēju nociet pirmkārt tam, ko es redzu, tam, ko es dzirdu un tam, ko tas cilvēks saka. Jo es nespēju noticēt, ka cilvēks spēj šādi domāt. Un es tādēļ gribu uztaisīt šodien video par šo šedevru, jo es vēlos to pirmkārt studēt, jo par šito varētu doktora grādu uzrakstīt. Un otrkārt, pabrīdināt tos cilvēkus, kuri potenciāli šito var nosēties, padomāt, ka šitas ir normāls saturs, Dieva dēļ, šis ir psihopātiski tas, ko tikai Alīna ir izdomājis ieposot. Tādēļ, ja jums šitas liekas interesanti, droši sēžam skatāmies, jo man šķiet, ka jūs neesat līdz galam gatavi tai psihopātei, ko viņi tūlīt lies. Čau visiem, mani sauc Alīna, varbūt kāds mani zina, varbūt kāds nezina, bet pirms kaut kādiem 2 gadiem vēl filmēju savus YouTube video. Vispār YouTube video veidoju kopš man 16 gadi, bet nu jā, šobrīd jau kādu ilgu laiciņu neesmu baigi aktīva nevienā sociālajā tīklā. Varbūt bišķiņi esmu aktīva TikTokā un Instagramā ļoti reti. Un uznāk periodi, kad es laiku vairāk TikTokus un kādas bildes Instagramā vai storijus, un tad uznāk periodi, kad es vienkārši pazūdu vai neko nelieku. Un tas viss ir, man liekas, mentālās veselības iespējā. Iespējams, es pat gribētu atgriezties vairāk YouTube, jo man liekas, YouTube ir mans, man ļoti patīk YouTube. Pirmkārt, šities pirmajās 60 sekundēs es nevaru saprast, vai šis ir kaut kāds high level elevator pitch, jo tas informācijas daudzums, ko viņa domā tas mums, ir fenomenāls. Es vispār nevaru izsekot līdzi. Man patīk, kā viņa saka, ka viņa grib vairāk veidot YouTube saturu, kas ir long form content. Tādīpat laikā viņa minūtes laikā nodrupē 4 dažādas temats, kas absolūti nekādā veidā nav saistīti, kur tu mēģini izsekot līdzi, tā kā, prātu var zaudēt. Es vispār nesapratu, ko pie vēlna viņa gribēja pateikt. Tā bija kaut kāda īsa biogrāfija vai doma par to, ko viņa mēģina veidot. Fenomenāli. Leģendāra performance. Otrā lieta. Pats video. Es skatos uz iPhone, un varbūt jūs redzat, ka video ir gaišāks te nekā pārējais, piemēram, izēja ārā uz pelno, viņš paliek tās gaišāks. Aļinčik, brīdinājums. Es zinu, ka tu filmēji uz iPhone. Kā es to zinu? Jo es filmēju uz iPhone. Un viens pamatprincips, ja tu filmēji uz iPhone, ir sekojošais. Tu aizēji settingiem un izslēdz HDR. Jo ja tu neizslēdz HDR, tev notiek tieši tas, kas šajā video, ka tu vienkārši blendz un tev acis deg ārā. Tādēļ viens tāds top tip informācija, ņemot vērā, ka tu ķipa esi influencer, esmu tīri pārsteigts, ka tu to nezini, bet you live and you learn. Tas tā. Un par audio kvalitāti es pat nerunāšu, jo šis ir filmēts tieši uz iPhone, bez nekādiem papildus mikrofoniem, ko var clearly dzirdēt, jo eko ir šefskis vienkārši. Ui. Un pat galvenā lieta. Leņķis, kurā tu filmēji, baigi interesants. Un es tā mazliet aizdomāju, kur pie vēlna varētu dabūt tādu leņķi, ka tu filmē tieši tā, ka tev pupu līniju var redzēt. Un tu sēdi piedevām. Un viss, ko es sapratu, ka tu esi paņēmusi kompjuteriku, uzlikusi te iPhone un plus mīnus vienkārši uzlikusi šitā te setup. Es teikšu godīgi, priekš influenceris, kurai YouTube vien 10 000 subscriberi, leģendāra performance. Es tik labi nevarētu. Es varbūt esmu palaidis garām šito cheap-ass YouTube game, ka vajag nopirkt labas gaismas, labus mikrofonus, standus, viss tam līdzīgi. Varbūt viņi zina kaut ko labāk nekā es zinu, jo skatījumi viņai vairāk ir tā kā man. Tā kā, es vienkārši gribēju palīdzēt, jo pirmās 60 sekundes jau ir labāk nekā kas savā YouTube kanālā esmu veicis. Skatāmies tālāk. Man vispār liekas tik awesome, ka reāli man bija kaut kādi 16 gadi, un es filmēju savu vlogus, sāku filmēt. Un tu runājām visu video, un es tur stāstīju par attiecībām un visu pārējo. Un es biju reāli tik maziņa un mīlīga.
Man likās vienmēr, ka dzīves jēga ir Džeka. Man likās, ka es atradīšu Džeku, tad visas manas problēmas atrisināsies un viss būs tik lieliski un ideāli. Tā dzīvē noteikti nenotiek. Man liekas, atrast īsto un vienīgo 16 gados ir gandrīz nereāli. Šitas vispār ir tīri pareiza mentalitāte. Kaut kur jau man kredits ir jādod, ka es pēc to tieši ar draugiem pagājušajā nedēļas nogalē runāju. Nu, varbūt esat pievērst uzmanību, piemēram, Disney un Pixar filmām. Ja tu īpaši pasies, kur ir galvenajās lomās, piemēram, princese, vai tas ir Frozen vai kaut kādā līmenī arī Šreks, vienmēr šajās filmās ir sekojošā doma. Meitene ir iesprostota pilī, un kādam jānāk viņu izglābt, jo bez neviena glābēja viņa pati nevar tikt ārā. Viņa nabadzīga, tik bezspēcīga, viņa neko neizdarīja, tādēļ vajag Džeks viņu izglābt ārā. Un tad, kad tas Džeks izglāb viņu ārā, viņa ir mūžam pateicīga tam Džekam. Bez tā Džeka viņa neko nevar, viņa gatava jebko tam Džekam darīt. Tas ir kaut kādā līmenī iemesls, kādēļ, ne mūsdienās, bet kopumā vienmēr ir skats, ka sievietēm vajag to Džeku, kas liek definīciju uz viņas dzīvi. Tas ir tīri sapists veids, kā uz to izskatīties, bet tas ir iemesls, kādēļ no kurienes viss nāk, daļa no tā viss vismaz. Jo vienmēr bijusi tā doma, ka vīrietis nāks pie tevis, viņš dos tev definīciju un vērtību, jo tu nesīsi viņa bērns, ka rezultātā tava vērtība rodās no tā, ko tas vīrietis tev dod. Tas ir tīri nepareizi, es tam patiesībā nepiekrītu, tas ļoti vecmodīgi, tas vēl aizvien ir aktuāli, bet vienkārši, FYI, ja tu arī esi sieviete, tu vari darīt, ko tu savu dzīvi vēlies. Ja tu vēlies to fantāziju, ka tev nāk Džeks dzīvē un viņš tev dod savā ziņā kaut kādu definīciju, droši to dari. Ja tevi tas apmierina, tas ir galvenais. Bet es gribu pateikt to, ka ir arī citi veidi. Ja tu pati gribi sev definēt, izbaudīt to dzīvi, kā sev vēlies un darīt, ko tu vēlies, droši, tas ir pilnīgi ok. Bet tas mindsets nāk daļai no šādiem piemēriem. Tādēļ tur viņai ir kaut kāda taisnība. Bet šobrīd 21 gadu vecumā man ļoti interesē psiholoģija, jau kādus 3 gadus. Es tur sēdētu un lasītu par visādām mentālajām saslimšanām. Un skatīties video, lasīt kaut kādus darbu psiholoģijas veidus, manipulāciju un vispārējo. Lai es pati zinātu, ko var darīt, kā var atpazīt cilvēku ķermeņa valodu un vispārējo. Bet šajā YouTube kanālā es gribu jums atklāt visādus prikols un features, jo es gribu būt cilvēks, kuru jūs skatāties un jums ir tāds, yes girl. Es pat nezinu, kur lai šajā klipā es pārsāku. Tātad, no shit, ka tu 16 gadu vecumā neatradīji savu princi Čārmingu. Ko tu 16 gadu vecumā zini? Tas ir kā 10. klasē esi. Tu mācīsi, ka prezi vajag izmantot, ka saltiņš tev plaušu pārtaisīs par popkornu. Protams, ka tu nezini, kā atrast savu pareizo cilvēku. Tu pat nezini, ko tu vispār savā dzīvē vēlies. Tu līdz 18 tiks nezinās, kur augstskolā tu gribēsi iestādēt vai ko tu gribi darīt. Kur no kaut kādu puisi atrast. Bet par to man nav cepiens nekādā līmenī. Čiksīt izdomā pateikt, ka bet man ir 21, un es 3 gadus mācos par psiholoģiju, un es lasu grāmatiņas, un es skatos tiktociņus, un es esmu tāda krasavica. Tu ielasīji 2 grāmatas psiholoģiju, nosties 10 reels tiktokā, un tagad tu čista kaut ko baigi zini par psiholoģiju. Un kā es zinu, ka tu afigēna zini par psiholoģiju, ir galvenais piemērs, ko tu saki, ko tu esi iemācījusies, ir nevis par self-love, attīstību, toksiskiem treitiem, kā sev uzlabot, bet manipulācija. Ģeniāli, fenomenāli, liels performance, 10 no 10, pelnījus, bet 3 zvaigžņu ordeni. Kādēļ tas ir galvenais, tas tev interesē? Gandrīz it kā tu gribētu to izmantot. Un pati svarīgākā lieta, kādēļ es esmu tīri tilted uz šito video, ir tā frāze, ka es gribu, lai jūs nākat pie manis un ķipa zemtekstā mācīties. Ko tu jebkam vari iemācīt? Ne tikai tas fakts, ka tev ir 21, un tu neko par dzīvi nezini. Man ir 24 gadi, un ar katru dienu es sevi skatos, domāju, es ar katru dienu stulbāks palieku. Jo vairāk skatos apkārt, es vairāk saprotu, ka es absolūti nefunkcionēju, kas šajā pasaulē notiek. Man liekas, ka es zinu, ko es saprotu, un vienkārši nāk man pa galvu dod ar āmuru tāds, aļo garāži, patiesībā tu neko nezini. Un tu vēl atļausies kādam kaut ko mācīt. Ne par to, par psiholoģiju, kur tev vispār nav nekādas vieta, kur būt, vēl par manipulāciju. Un es gribu pievērst tam faktam tā kā īpašu uzmanību, jo šitas ir trends visam video. Manipulācija. Ģeniāli. Lielas sākums. Tieši tas, ko mums vajag mūsu jaunatnei mācīt. Šefskis vienkārši. Bet, protams, draudzenes, kuras man draudzējās,
Viņas, man liekas, šo video pat var neskatīties. Es viņām dzīvē stāstu lietas, viņas tāpat neko nesaprot. Lai tā kā tik ļoti viegli var manipulēt tos cilvēkus, un man ir tāds brāh. Tātad, challenge. Šots katru reizi, ka viņi saka manipulēt. Veiksim. Un manis vairāk besīja, ka man cilvēki pasaka, tu neko nesaproti. Tā kā tu vari zināt, tu nezini, kā es jūtos. Bro. Es zinu, kā tu jūties. Jā, katru reizi, kad aiziet pie savas terapeits, man ir lielisks sajūta, ka viņa pasaka man, bro, bratan, krasaučik, veicīt, es zinu, kā tu jūties. Protams, ka viņa tā dara. Ģeniāls mūvs. Ko tu vispār zini? Tev nav ne mazākās nojausmas, kas notiek citam cilvēkam galvā. Jo, ja tev būtu kaut mazākā kritiskās domāšanas esence jebkam, tu saprati, ka tu lielāko daļu no laika pats nesaproti, kā tu pats jūties ar sevi. Mēģināt ar sevi tik galā savām emocijām, domām, visām šitām lietām, kas tev nāk galvā, tā jau ir elle. Un tu gribi pateikt, ka tu pasies citu cilvēku, un tu čistu saproti, kas nabadzīņām galvā notiek. Bet tu delusional esi. Tu ieši fucking delusional esi. Kas šitas ir? Šitam jābūt satīriski. Es neticu, es atsakos ticēt, ka šits ir nopietni. Un mēs esam tikai 3 minūtes nostījušies no vīka. Un atgādināšu, es ļoti daudz lasu par psiholoģiju. Es zinu, kā strādā cilvēka prāts, un sevišķi meitenēm, arī džekiem, bet daudz džeki man vēl arī diezgan nesaprotami, un es nesaprotu, kāpēc viņi dara kaut kādas lietas. Pateikt, ka tu izlasi pāris psiholoģijas grāmatas, un tu saproti par psiholoģiju, ir tieši tāpat kā pateikt, ka jā, es izlasīju grāmatu par naudu, es zinu, kā nauda strādā, un tagad es būšu miljardieris. Cik cilvēki? 10, 1000, miljoni, 10, 100 miljārdu ir izlasījuši grāmatu par naudu, un vēl aizvien ir bez naudas. Tāpat ir par psiholoģiju. Ko tu zini? Tu izlasīji par red flagiem, par manipulāciju. Un tagad tu zini, kas ir manipulācija. Make it make sense! Make it make sense! Jā, es par to visu sāku interesēties. Jo man 20 gados tā nopietni palika ļoti liels mentāls problēmas. Nākotos 19 varbūt jau. Man kopš 16 bija tur breakups un visi divas nav visi slikti, bet šobrīd man ir vairāk tā, ka kaut kādas personīgu dalīšanās. Manī dzīvo vēlniņš un manī dzīvo eņģelītis un kaut kāds, nezinu, pa vidu, kurš vienkārši ir nomaušana, kaut kāds tukšums, ka tev ir. Tad šedevrs, kārtējais, vienkārši Alina, bučas, fenomenāla performance, es vienkārši spaus esmu. 20 gados parādās izteikts mentāls problēmas, 16 gados tu uzsver kārtējo reizi, ka tev ir breakups, ka tev ir iekšā čipa personības dalīšanās, un tad pat laikā tu gribi, lai pie tevis nāk un skatās par tevi video, ka tu mācīsi cilvēkiem, kā dzīvot, ka tu spēj nolasīt citus cilvēkus, ka tu spēj nolasīt, ko viņi domā, ka tu spēj nolasīt viņu ķermeņa valodu. Un tu pati nevari savaldīt savas šitās personības, un tev pašai mentāls problēmas ir. Varbūt ieklausies tajā, ko tu saki, pirms tu kādam atļaujies teikt, kas ar viņu ir. Tad maza doma, varbūt aizdomāsies. Un tad es šitā vienkārši pa amerikāņu kalniņiem mainos. Es zinu, ka ar to ļoti grūti ir sadzīvot. Man iekšā arī kaut kādas agresijas pazīmes. Ne jau, ka es iešu un tevi tā kā sitīšu, jā, bet man patīk pateikt ļaunas lietas. Tad, kad man uznāk vienkārši tas rage, kad es jūtu, vienkārši labāk cilvēkiem ar mani nerunāt, jo es pateikšu visu, ko es par tevi domāju. Un tā kā sliktas lietas, un man liekas, attiecībās ar mani ir ļoti grūti. Kārtējo reizi es uz pauzes esmu. Gribu mācīt cilvēkiem par psiholoģiju, nemāku novaldīt savas agresīvās emocijas. Ir slikta attiecībās, pati saproti. Tanīpat laikā gribu manipulēt cilvēkus attiecībās. Make it make sense! Esmu dažreiz pārāk atklāta. Ja man nepatiks, nezinu, kaut kāda lieta, vai es apskatīšos uz tevi, es tev reāli to pateikšu sejā, un man liekas, es varu ļoti daudz cilvēkus padarīt insecure, it sevišķi attiecībās. Es zinu, ka tā ir slikta lieta, bet, uznāk arī Alīnas labā fāze, kad es vienkārši nolēju cilvēkus ar komplimentiem. Varbūt es vienkārši zemapziņā kaut kādu lobombīgi izmantoju, lai gan nē, es tā nedaru. Viņa sevi pazīst, viņa zina citus cilvēkus. Viņa zina, ko citiem cilvēkiem vajag, ko citi cilvēki domā.
Tāpat laikā viņi nevar nokontrolēt savas zemapziņas love-bombing tendencijas un savu bipolar vai personal šito te BPD vai kā viņi tur sauca. Es nevaru izsekot līdzi. Viņi, tā kā, šitā ir fenomenāla performance. Šito var uztaisīt doktora grādu. Es to čisto vai terapeitiem varētu iedot, lai viņš to pa šito taisa doktora grādu. Šities 13 minūtēs ir tik daudz materiāla. Vai nu doktora grādu vai komedijas specialu. Jo tik daudz materiāla šitie video ir iedots, ka es nespēju nocēt, ka šis ir īsts. Sorry, ka es atkārtojos, bet es vienkārši nespēju nocēt, ka šitas ir īsts video. Es nespēju noticēt, ka cilvēki šito skatās, un nevienā brīdī viņai nebija pat pauze, lai padomātu, varbūt es esmu problēma. Varbūt man nevajadzētu stāstīt un mācīt citiem cilvēkiem dzīvi. Varbūt man derētu paņemt pauzi un paskatīties sevi, reflektēt sevi. Nē. Es uztaisīšu YouTube video un pamācīšu citiem cilvēkiem, kā dzīvot, un pasakīšu, kāda es krasavīts esmu, ka es māku dzīvot. Leģendāri. Jā, bet tas ir viens no manipulēšanas veidiem, ko izmanto Džeki, mūsu mīļie. Love-bombing sākumā bišķiņ tev iedot uzmanību. Tā liekas, jā, es uz šitā izturu tā viņam es patīku. Noteikti to viņam patīc. Vienkārši meičus novelciet savas rozā brilles, jums vienkārši pasaka vienu komplimentu un tev liekas, oh my god, like bro. Bro, vecīt, paldies terapeiti. Gandhi, leģendāra performance, kārtējo reizi, jo love-bombings nav pateikt vienu komplimentu un uzsverties to, jo, dārgā druška, ja tev no viena komplimenta var uznākt sajūta, ka Džeks tevi grib on the spot, tu esi delusional, punkts. Es varu pateikt savai druškai, ka čau, klausies, smuki auskar šodien, ļoti piestāv outfitam. Tas nenozīmē, ka es gribu tevi izspist on the spot. Tici man, tā nav doma. Es vienkārši gribu pateikt, ka tevi smuki auskari. Pat nerunājot par to faktu, ka love-bombings tas nav pateikt vienu komplimentu. Love-bombing pēc koncepta ir emociju spēcīga izrādīšana un tad to atņemšana. Kad tev piesim periods, diena, nedēļa, mēnesis, ka tev vienkārši spridzina, ka tev stāsta, ka tu esi labākais, ka bez tā cilvēka tu nevari, ka tu ārprātīgi to cilvēku novērtē, ka viņš ir fenomāls, viņš ir labākais, kas var būt, ņem to atpakaļ un likt cilvēkam domāt, ka viņu kaut kur problēma, un pēc tam, kad tu redzi, ka tas cilvēks brūk prom, atkaļ to mest atpakaļ. Tas ir love-bombings. Nevis pateikt vienu komplimentu un domā, ka tas ir love-bombings. Gandhi, saņemies! Vēl pāris grāmatas būs jāpolasa. Vēl tu visu nezini. Es pat pārunāt nevaru. Zini, kā ir jāizrāda tā patika normāli. Nevis viens kompliments un tev tad... Vēl viens kompliments. Love-bombings, emocijas, jūtas, prieks, laime nāk no abām pusēm. Ne tikai no džekiem. Arī no meitenēm nāk. Un man tev maza informācija ir, mana dārgā Ļinčika. Arī no meitenēm tā ir. Esmu pats pieredzējis. Es zinu, ka tu uz pakaļas būsi, bet arī meitenes tā dara. Tici man, nespēju nocēt, bet ļauj man tev no pieredzes teikt. Mēdz tā gadīties. Šoks pasaulē, bet ir tā. Labāk sēdi, pālpo, palasi vēl kādu grāmatiņu, varbūt tur tu saliksi kopā bildi, bet es tev ticu. Vienu dienu, Gandhi, tu sapratīsi. Meitenes gan puiši lūdzu domājiet vairāk par prātu, nevis ar sirdi. Arī ir meitenes, kuras manipulē, bet vairāk es to ievēroju džekos, un loģiski izraudzējos ar meitenēm ļoti daudz, un es arī pavadu laiku ar džekiem, un es redzu, kā džeki uzvedās un kā meitenes. Un, jā, ir toksika lietas, ko dara meitenes, bet viņas visdrīzāk dara toksika lietas, jo tu esi vienkārši stulbs. Viņas dara toksika lietas, jo tu esi stulbs. Make it make sense! What's bro yapping about? Vecene manipulē, jo viņa ir manipulātore. Un Džeks manipulēs, jo viņš ir manipulātors. Tas nav tādīgi, ka kāds ir stulbs vai nē. Un pat nerunājot par to faktu, ka jā, es pavadu ar abiem diviem, un es meitenēs to nepamanu. Protams, ka tu nepanīsi, ja tu nepievērsi tam uzmanību. Kā tu vari pamanīt to, ko tu nemēģini pamanīt? Ja tu skaties uz Džekiem ar acīm un domā, ka viņš mani manipulēs, jo man ir viena pieredze, un tas nozīmē, ka visi tā darīs. Protams, ka tu atradīsi logical fallacy, kur Džeks būs manipulators.
Pat nerunājot par to faktu, ka, ja tev konstanti prātā ir doma, ka džeki manipulātori, džeki šitādi tādi un tādi, uzmini, kādus tu pievilksi. Baigi healthy džekus, kuri grib tevi laiku pavadīt un grib to parādīt normālas emocijas. Vai tad dīs džeki, kas divi tev vienkārši paņemt priekšā un nomest pie malas? Make it make sense. Tu esi stulbs, ja tava meitene dara kaut kādu huīnu. Tāpēc, ka tu pats esi vainīgs, tu reāli pats esi vainīgs. Ļoti reti, kad meitenes dara kaut kādas lietas prosta. Jā, ok. Meitenes dara lietas apzināti. Piekrītu. Zini, kas arī dara lietas apzināti? Džeki. Es zinu, vienkārši raķešu zinātne, 300 IQ. Mēģināt teikt, ka meitenes dara to apzināti, un tu esi pie tā vainīgs. Ok, labi, mazliet racionāli. Kaut kādā līmenī jau tu vari būt vainīgs. Jā, ja tu to piesaisti, tev derētu paņemt pauzi, atkāpties un pastīties, kāda vēlna pēc tu to piesaisti. Kādēļ tevi piesaist tādas sievietes vai džeki vai kaut kas tam līdzīgs, kas tevi toksiski izmanto. Jā, ap to point tā ir tava problēma. Bet attiecības ir divvirziena iela. Un ja tava čikse tev manipulē, un tu mēģini teikt, ka tā ir tava vaina, tā nav tikai tava vaina, kāda vēlna pēc cilvēks mēģina tev manipulēt uz kādiem pamatiem. Kas tu esi, lai kādu cilvēku apzināti manipulētu? Bet tu fucking insane esi? Cilvēkus nedrīkst manipulēt, mēs neesam kaut kādi roboti, kurus vienkārši izmantot, lai iegūtu to, ko mums vajag. Mēs esam cilvēki ar emocijām, ar jūtām, ar priekiem, bēdām, mērķiem, domām. Tik daudz komplicētu lietu, un mēģināt pateikt, ka mēs drīkstam viņus manipulēt, jo viņš ir loks? Make it make sense. Šitas būs vienkārši mans vārds. Make it make sense. Es esmu tilted. Es vienkārši tilted esmu šitā video. Meitenes ir emocionālākas nekā džeki. Protams, ir izņēmumi, bet es varu to apgalvot 100%. Es varu to apgalvot 100%. Kur ir research? Kur ir critical studies? Kur ir piemēri? Kur ir references? Ko tu vari pierādīt 100%? Tu pat nevari pierādīt 100%, ka es dirstu slauku. Kur nu vēl savu dirstu slauki? Un tu vēl vari pierādīt 100%, ka manipulācija ir normāla, jo džeki debīli ir. Tagad es sāku taisīt video. Man sākotnēji bija doma, ka es arī varētu būt tāds cilvēks, kas padalās savām pieredzēm, ka es varētu būt tāds, kas veido savu platformu, kur es dalos ar informāciju, kas man bija noderīga. Jo sākotnējais mans koncepts bija tāds, ka es taisu platformu, kura man būtu noderējis tajā brīdī, kad es gāju visai ellē cauri, kas bija mana dzīve. Ka rezultātā es dalos to informāciju, kuru es esmu iegūs, kura man ir noderējis un man ir strādājusi. Un bez kaut kāda laika es sapratu, ka pirmkārt, tā ir mana pieredze, tie ir mani viedokļi. Jā, man ir ārprātīgi spēcīgi viedokļi, bet tie ir tādēļ, ka tie balstīt manas pieredzi, un es runāju tikai par to, kas ir manā pieredzē. Bet es arī kļūdos. Man ir reize, ka es kaut ko pasaku, un pēc tam man dzīve parāda, ka nē, tā nav. Jo es konstanti attīstos kā cilvēks, man ir konstanti jaunas pieredzes, jauni viedokļi. Tas viss konstanti mainās. Tādēļ es neko šajā kanālā nesaku 100%. Ja tu kaut ko paņem, droši paņem. Bet ja tev liekas, ka es stāstu pilnīgu murgu, tas ir pilnīgi ok. Tam tā vajadzētu būt. Kaut kam tu piekrīti, kaut kam nepiekrīti. Tam tā ir jābūt. Bet pateikt, ka kaut kas ir 100% patiesi, jo tu to esi pieredzējusi, ir insane. Pat bez nekāda pamata. Bet tu es prātu zaudējusi, taču mazliet pamosties, tev jebkāda self-reflection šajā dzīvē bijusi, jebkās kaut mazākajā līmenī. Tā! Vienkārši staigā cilvēki, kuri uz lowbombing tā uzķertos. Vienkārši jums vajag painteresēties par psiholoģiju, skatīties Alīnas jums YouTube video, vajag sakt, lai jūs neuzķertos. Tas izpaužas tā, ka jums ir bišķiņa uzmanība, un tad pēkšņi uzmanība vairāk un nav. Vienkārši jums vajag painteresēties par psiholoģiju, skatīties Alīnas jums YouTube video, vajag sakt, lai jūs neuzķertos. Skatieties Alīnas video, lai pēc iespējas ātrāk saprastu,
Kā atpazīt meiteni, kura absolūti jums iznīcinās jebkādu pašnovērtējumu, pašcieņu, uzticību citos cilvēkos, uzticību attiecībās, uzticību ilgtermiņa attiecībās, jebkāda uzticībā, jebkādam citiem cilvēkiem. Jo, ja jūs redzat meiteni, kur uzvedās šādi, kura runā šādi, kura domā šādi, maini valstis, maini kontinentus, maini planētas. Jo, ja tu uz šito trāpīsi, tu būsi krānu iebāzts tādā peļsladzā, no kura tu ārā netiksi. Tas izpaužas tā, ka jā, jums ir bišķiņa uzmanību, un tad pēkšņi uzmanība vairāk nav. Gribās reāli atkal dabūt to excitement, gribās, vai ne? Gribās to stauriņu svētdarā. Un ko tu dari? Tu reāli sāc skaidīt pakaļ kaut kādam stulbenim. No pieredzes runā? Come on. Priekš kam tas reāli tavā dzīvē ir vajadzīgs? Mūsdienās tik smieklīgi reāli, agrāk reāli džeki ar puķēm un visur skrēja pakaļ mečā, un tagad reāli meitenes vienkārši visiem džekiem skrien pakaļ. No pieredzes runā? Tāpēc, ka viņas var šitā manipulēt. Saņemās mečus. Come on. Paga. Kurus tad var manipulēt, ja mečus skrien pakaļ? Tu tikko teici, ka džeki debīli ir, vai kurš tagad ir? Tagad mazliet pat putrās apisusies, mazliet mērcē pazud, ne? Ir jābūt kaut kādai sevis novērtēšanai, vai ne? Kā tu reāli vari skriet vienam džekam tik ļoti pakaļ, kuram tu pat nepatīc? Ja tu viņam patiktu, viņš jau liktu to zināt. Nebūtu nekādas toksika spēlītas. Nē, protams, ir toksika džeki, kuri visu dzīvi būs toksika. Un tad good luck viņiem arī nākotnē, ka viņi visu dzīvi būs vieni paši. Vai ka viņiem būs blakus meiča, kura nebūs normāla, kura krāps viņus. Visas normālās meitenes jau būs dabūjušas džekus. Visas normālas meitenes būs jau dabūjušas džekus. Kur tad tavējais ir? Savu džeku jūs arī esat prātīgi. Nevajag savus stulbās spēlīt līdz kodiem 30 gadiem, ja? Es saprotu, reāli 18 gadīgi es spēlēju spēlītas, bet come on, 30 gados, kad es paklausos, ka 30 gados džeki spēlē spēles, tā kā tev vajag bērnu jau. Labi, varbūt negribu bērnus, jau nezinu. Ja tev liekas, ka 30 gados ir vecs, kad spēlēt spēlīs, tad tev absolūti nekāda nojausma nav, kas notiek apmēram 50 gadu vecumā. Kaut kādos 16, 18 gados jau patīk paspēlēties. Cieši džekiem. Džeks un mūsdienās ar pirmo meiču reāli attiecības, tad mūža beigām diezgan nereāli. Gribas taču visādus variantus izmēģināt, vai ne? Paga, gribu stabilas attiecības, negribu uzsēties džekiem, kuri manipulē, gribu paspēlēties savām iespējām. Make sense! Nē, bet tas ir normāli, arī meitenēm tas pats. Džekiem varbūt gultā vairāk, meitenēm raksturā. Jā, sievietes vispār neizbauda seksu, viņām vispār neinteresē seks. Viss, kas viņas ir paredzēts, tikai lai uztaisītu man sīko un pēc tam pistu man trauks tīrīt. Jā, ģeniāla pieredze. Ak, dārgā Alīna, es ļoti atvainojos, rusificēju tev mazliet. Sievietes ir tikai paredzētas, lai stāvētu virtuvē un tikai darītu to, ko es gribētu. Tieši tāpat kā tu, vai ne? Man agrāk arī likās stilīgi kaut kādi one night standi un kaut kas tāds. Man agrāk arī likās stilīgi kaut kādi one night standi un kaut kas tāds. Un friends and benefit un tādas lietas. Man agrāk likās, ka one night stand bija stilīgi. Pirmkārt, es baigi neticu, ka kaut kas ir mainījies, un otrkārt, balstoties šo informāciju, tu gribi būt tas Gandhi, kas mēģinās stāstīt par to, kā uzvesties attiecībās, kas ir gaslighting, kas ir love bombing vispārējais, un tu esi no tā visa mācījusies? Kaut kā neizklausās. 2+2 nav 4 šoreiz. Kaut kā 4D realitāte man neliek kopā to, ko tu man stāsti. Tas ir fān uz mirkli, ka tu tiešām pats to gribi, bet es esmu iesaistījusies tik daudz one night standos, kurus es pati nemaz nevēlos. Vai esmu bijusi tādā stāvoklī, ka vienkārši cilvēki izmanto situāciju? Ar kaut ko tādu es nelepojos. Šitas ir mazliet bēdīgi, jo neviens nav pelnījis to faktu, ka, ja tu esi stāvoklī, kurā tu sev nevar nokontrolēt, tevi izmanto. Spēju to pateikt video, ja tīri spēcīgs, teikšu godīgi, tur bez jokiem tas tiešām galīgi naidīgi ir, bet tas nemaina faktu, ka, ja tas ir, ja ir kaut kas notiek vienu reizi, tā ir kļūda. Ja kaut kas notiek vairāk kā 2 reizes, tā ir tendence. Tas ir patterns. Tev vajag kritiski padomāt, mazliet saprast, ko tu esi darījusi, lai nonāktu pozīcijas, lai vairākas reizes tevi izmantot šitādā veidā. Un, diemžēl, izklausās, ka ne tikai skaidrā, bet arī absolūti neskaidrā stadijā. Šitā nav joka lieta. Kā rezultātā, es to baigi nevaru komentēt. Viss, ko es gribu pateikt,
šito nopietni darētu izskatīt, jo tas galīgi nav normāli, un te ir jāpiedomā, ko pie velna tu dari, lai šito mainītu, jo tā turpināt nedrīkst, un šis tad vienā brīdī toši beigsies slikti. Tad jau labāk īstenībā kaut kāds friends and benefits, ka tu reāli zini, ka tam cilvēkam kaut vai mazliet tu patīc, un tas nav tikai un vienīgi. Nē, īstenībā kā kuram cilvēkam. Ir cilvēki, kuriem patīk vienkārši bez emocijām, no emotions maucam. Un ir cilvēki, kuriem patīk bišķiņa ar emocijām arī, vai ne? Man patīk, ka ir opcijas vai nu bez emocijām, vai bišķiņa ar emocijām. Normāls, veselīgs attiecības, kur cilvēki abi divi ir iecāti, viena otrā nemaz nav opcija. Tad pat laikā tu mācīsi par attiecībām citiem cilvēkiem. Un džeki ir stulbi, un meitenes nemāk manipulēt, jo viņas to nedara. Šitas video ir vienkārši 300 dažādi TikTok rīli pa psiholoģiju ielikti vienā video, un es tiešām es nespēju izsekot līdzi tai domai līdz galam. Es cenšos salikt to video mazliet sastruktūrizēt tā, lai es varētu kaut kādu bildi salikt kopā, kas notiek. Šits ir tā kā Mission Impossible. Es padodos. Bet jā, lowbombing izmanto ļoti daudz jauniešu apkārt. No pieredzes? Es neesmu redzējis nevienu meiču, kas viņu izmanto. Es gan esmu. Reāli. Bet džeki? Uz manis paši reāli džeki to ir izmantojuši. Kādēļ to izmanto? Kādēļ to piesaist? Kādēļ tu to nepamani, ja tu to tik labi atpazīsti? Make it make sense. Varbūt 16, 17 gados easy. Arī agrāk, nezinu, 18 gados, 19. Tagad tev ir 21, un tas notiek, ka tev bija 19 gadi. 2 gadi pagāja, vienkārši es brīnos, ka tu pensijā jau neesi. Tagad, kopš kaut kāda man jau ir 20, tagad 1 gads. Esmu pilnībā cits cilvēks. 21 gads. Pilnīgi vienkārši leģendāra performance. Ja pastāz uz seju, kurš pahteli pietiekami, lai Rīgas pili atjaunot, galīgi viss mainījies ir. Vienkārši krasavica, bučas, šefskijs. Man patīk tā sajūta, ka esmu tik ļoti mainījusies, ka man nekādu lowbombingi nevar apspēlēt. Kāda bišķiņa uzmanība man tas nepatīk? Man ir daudz uzmanību. Man nepietiek ar vienu komplimentu. Kāds excitements reāli no kaut kāda viena komplimenta? Man excitements rodas no obsessed cilvēkiem, nevis no kaut kādiem, nezinu, bišķiņi iedot reāli uzmanību un viss. Fuj. Es nespēju noticēt, ka viņa nenolasīja to faktu, ka viņa saka, man nepietiek no viena komplimenta, man vajag, lai kāds ir obsessed. Definē man lūdzu love bombing. Definē man lūdzu, ko nozīmē, ka tu esi mainījusies. Ja tu saki, ka love bombings uz tevi nestrādā, bet tu man saki, ka tu esi obsessed, ja tev vajag cilvēku, kurš ar tevi obsessed, un nepietiek ar vienu komplimentu, make it make sense! Kāpēc jums tāda puiši patīk? Nē, jums patīk vienkārši uzmanība. Jums patīk tā kā par sevi justies labi, un cilvēki nav pašpārliecināti. Pupsik, vai tu pa sevi runā? Es tev cenšos dot vairākas reizes tādu mazu iespēju ieskatīties sevi un padomāt, ka varbūt tu nerunā pa citām meitenēm, bet varbūt tu runā pa kādu, ka tev liekas, ka tu pazīsti, bet beigās baigi nemaz nepazīsti. Varbūt. Jūs ļoti labi var apspēlēt ar lowbombing. Tas pats ir gaslightošana. Man patīk, ka viņi izvēlēsies vienkārši top 3 lietas. Gaslightings, lovebombings un kaut ko viņi tur vēl pieminē. Vienkārši pirmās 3 lietas, jo ir psychology Google, tas, ko viņi pamanīs. Baigies eksperts dzīvē ir. Vienkārši leģendāra performance. Es teikšu, es pat īstenībā nesaprotu, kāda vēl un pēc maksāju savai terapeitei. Es patiesībā, Aļiņšik, tev ir normāli WhatsApp vaļā. Es to labprāt uzrakstītu īstenībā, jo man ir tāda seja, ka tu man tik daudz ko varētu iemācīt pa meitenēm un pa večiem pa dzīvi, Es domāju, to sotaku stundā īstenībā jāprasa, jo tā informācija, ko tu man dod šajā video, ir tik daudz, ka tepat fiziski nevar izsekot līdzi. Cepuri nost. Es tavā vietā, es privāti praksi īstenībā atvēru, bet origo, tunelī uz origo, bet es tāpat atvērtu. Es pazīstu daudzus cilvēkus, kur ir attiecībās, kur gaslightings ir vienkārši viena no main thing, kas notiek attiecībās. No pieredzes runā. Liekas savāra kaut kādas ziepes, un beigās meiča vienkārši, piedod. Kā kaut kas tāds var notikt reāli.
uz otru pusi tas neiet, otrādāk tas nevar būt. Un kādēļ tad tas strādā uz to meiteni? Jā, Džeks Loks, bet kādēļ viņa to nenopauzē, kādēļ viņa to nenočeko? Jo tu taču teici, ka ja uz Džeku var manipulēt, tad viņš ir idiots. Bet ja uz meiteni var gaslightot, tad viņš ir loks? Aļo, labrīt, kaut kas te nav. Savāri kaut kādu sviestu un beigās tu izpinčerē visu ārā, lai uzgrūstu vainu uz tā otra cilvēka. Varbūt meitenes arī to izmanto. Varbūt pat kādreiz izmantojas. Gandhi, tu esi tik tuvu. Tu esi tik tuvu breakthrough. Tu esi viena teikuma attālumā, lai saprastu to domu. Bet tu pat... Es ticu, drīz būs. Es tev novēlu to labāko. Es ceru, ka tu esi viena TikTok attālumā, lai saprastu, ka varbūt tas ir ar tevi saistīts, nevis ar visiem pārējiem. Bet, Gandhi, turies. Pray for you. On God. For life. Bless up. Bet gaslightošana ir tik pretīga manipulācija. Pieņemsim situāciju, lai jūs labāk saprastu. Tev cilvēks, pieņemsim, pasaka vienu teikumu. Kā man patīk šitās Andrew Tate rokas, ka viņi mēģināt man kaut kādu kriptoskīmu nopārdot. Tātad, mans Bugatti ir rozā. Kurš tavs Bugatti? Tas nav Bugatti. Es tev gaslightoju. Un tas ir lovebombing Bugatti. Viņam ir 1500 lovebombingi. Un tev ir tāds, ok, jā, labi. Tu pēc tam pasaki to teikumu un saka, jā, bet tu tur šito to un tā. Nu, ko viņš pateica? Un viņš pasaka, ko? Kāds sakars, what the fuck, es vispār neko tādu neteicu. Tas ir tas, kā es jūtos, kad es šito video skatos. What's bro yapping about? Es nevaru izsekot līdzi nekam. Viņa ir izpēdējusi 3D chess move. Viņa gaslighto mani caur šito. Yo! Cepurnos, bratan. Šitas ir kaut kāds Inception bullshits. Es šito nominēju Oskaru. Es jau video sākumā teicu, leģendāra performance, es novērtēju pa zemi. 21 gadu vecumā, you on one. Turpini. Ģetka, turpini. Tu uzvarēsi. Vienkārši dažreiz žēl ir skatīties, ka tiešām simpātiskas, ļoti simpātiskas, izskatīgas meitenes, viņas var dabūt normālu džeku, viņas sēšu džeku, kurš reāli, ko viņš var izdarīt? Neko. Es gribu pievērst vienu svarīgu lietu šajā momentā. Pieklausieties tajā valodā, ko viņi izmanto, lai aprakstītu sievieti. Izskatīga, simpātiska. Džeks, kurš nav izskatīgs vai simpātisks, ko viņš viņai var piedāvāt? Es nezinu, piemēram, nodrošinājumu, labas emocijas, pozitīvas domas, labi pavadītu laiku, atbraukt mājās, pavadīt patīkamu laiku, pagadot viens ar otru, vakariņas, pastīties filmas, pabaudīt dzīvi, aizbraukt uz bowlingu, aizbraukt pie jūras, parunāties, atbalstu dot tajos momentos, ka vajag. Vai viss ir izskatā? Kaut kāds ņūņi tev blakus reāli. Viņš tev ir gaslightojis uz tām attiecībām. Visas attiecības viens gaslightings. Vai tu pa sevi runā? Vai man attiecībās ir bijis gaslightings, ka mani gaslighto? Bingo! Bet mani nevar gaslightot. Gandhi, pamosties. Pamosties, galīgi nav labi. Mani gaslighto attiecībās, mani nevar gaslightot. Gandhi, nomierinies, šitas nav labi. Vecī, tu vari video sākumā, video beigās sevi kontradiktot. Kontradiktot sevi nākamajā vārdā nav tā labākā taktika, es teikšu godīgi. Nerodas sajūta, ka tu esi tīri pārliecināta tajā, ko tu saki, ja tu vispār saproti, ko tu saki. Ja man kaut vai bišķiņ melo, es jau zinu. Bet gaslightingu tev nevar izdarīt, bet tevi gaslighto. Bet tu zini, ka tev melo, bet tev var melot, un tevi nevar lovebombot, bet tev patīk, ja tev dropē konstants komplimentus. Es zināšu visu laiku. Vienkārši ir otra atbilde. Vai tu atzīsies vai neatzīsies par kaut kādu lietu. Kāpēc man atzīties, ja tu man nesaki problēmu?
Man vajag kaut kādam telepātam būt, kas izdomās, kas tev galvā notiek, nosīt tavas domas. Ja esmu attiecībās ar cilvēku arī pie kādu draudzīgu, romantisku, kādā līmenī, ja tu man neko nesaki, es arī baigi neko nemainīšu, jo man liekas, ka viss ir ok. Tas nav mans darbs izīlēt kopēju vēlnu, tu domā. Ja tu man nevari pateikt, kā tu jūties, kas tev patīk, kas tev nepatīk, kas tev liekas nekorekti, es vienkārši turpināšu darīt to, kas esmu. Jo kādēļ man mainīt to, kas nav problemātiski? Ja es pamanu, ka ir problēma, jā, es mainīšu, bet tas ir tikai sevī. Un ja tev liekas, ka ir problēma, tad tas ir tavs darbs pateikt, ka kaut kas nav. Kā jau teicu, es ļoti labi nolasu cilvēkus un viņu ķermeņa valodu. Mani gāzlaitot būtu ļoti grūti. Būtu ļoti grūti, bet to izdarīju. Bučas. Tas īstenībā sakot ir tā. Cilvēks kaut ko izdara, viņš reāli izdara kaut ko, kas reāli nav labi, un beigās tu esi vainīgais vienmēr, tu neko nesaproti. Un tā ir visās situācijās. Un kādēļ tu tam ļauj notikt? Situācijās, tu izmantoji vārdu nevis situācijā. Un izklausās, ka nav ne pirmā, ne pēdējā reize. Tas turpina notikt. Bet tu esi tik gudri un tu vari nolasīt emocijas uz ķermeņa valodu, ka nē, tas galīgi nevar notikt. Bet tu reāli delusional esi. Punkt, tu esi vienkārši delusional. Un viņš pēc tam tevi padarīs par tādu niecību, ka tu vispār nezināsi, kas tu esi. No pieredzes runā. Cilvēku kopā ir pat briesmīgi. Fuj. Neesi kopā ar tādu cilvēku. Vai tu esi meitene, vai tu esi puisi, bet neesi kopā ar tādu cilvēku. Tu vari labāk. Tu vari krietni labāk. Tu vari krietni labāk par pakaļskraidīšanu un kaut kādu gaslightingu. Tu domā, ka tu nevari dabūt kaut kādu cilvēku šajā pasaulē. Šajā pasaulē ir tik daudz cilvēku. Ir miljoniem iespēju. Nu labi, nav miljoniem iespēju, mēs neesam nekādas Kimas Kardashians, vai ne? Bet still mums ir iespējas kaut kādas, mums ir varianti. Nu nav tā, ka nav variantu. Man agrāk reāli bija dažas problēmas. Tu domā, ka tu nevari dabūt kaut kādu cilvēku šajā pasaulē. Šajā pasaulē ir tik daudz cilvēku. Ir miljoniem iespēju. Nu labi, nav miljoniem iespēju, mēs neesam nekādas Kimas Kardashians, vai ne? Bet still mums ir iespējas kaut kādas, mums ir varianti. Nu nav tā, ka nav variantu. Man agrāk reāli bija dažreiz problēmas. Šitā leģa maina čistabani paņēmis pauzes, skatos, Jēzus Marija, kas tu... Nu tā kā vienkārši, tipa Mona Lisa man tagad jāstāsta, ko tagad, jo frames ir, izmaiet, ja mēs pastvieši to frame, tā kā, ja mēs tā skatāmies, te vēl aizmugurē tā ēniņa ir izveidota, un te ir ēniņa, un te viņa tā kā sēž, es teiktu, ārci, šito pat īsmās uz zeumā varētu iemest iekšā. Jo ļoti daudz džekiem normālajiem nepatika tas, kas darbojos internetā, sociālajos tīklos, visi TikToki un shit, vai ne? Jo par mani bija izveidotas tādas pasacības, kādas cilvēks esmu, un es vienmēr iepazīstu cilvēkus, un viņiem tāds, Aliņ, tu esi tik jauka un mīļa un sirsnīga un forša. Jā, protams, ka es esmu. Kur tu tā kā dzirdēji, ka es esmu kaut kāda iedomīga? Cik pieticīga jauna meitene. Jā, es esmu tikai jauka, tikai laba, tikai patīkama, tikai draudzīga. Es absolūti nekādā veidā neesmu slikta meitenīte. Lai gan tajā video sākumā, kad teici, ka tev labā sliktā puse, tas tagad iet out of the window. Tagad tu esi tikai laba, patīkama, jauka, viss tāda. Es negribu ticēt, ka šādi cilvēki, es negribu dalīt pa dzīvību, šitas ir normāli. Es atsakos tam ticēt. Es gribu būt tik delusional, lai domātu, ka šī nav norma. Es gribu ticēt, ka šī ir minoritāte, ka šie cilvēki ir vienkārši tikai daži, viņi eksistē savai burbulī, un viņi man netraucēs. Bet ja es paskatos video skatījumā, ja es diemžēl paskatos uz dažiem komentāriem, kas zem tā video, kuri saka, ka tas saturs labs un patīk, man, diemžēl, mana realitāte ir sabrucināta, un es saprotu, ka viņa ir ne tikai nevienīgā, bet daži domā, ka tas ir normāli. Lūdzu, saprotiet, domā, ka tu esi the shit, ir labi līdz momentam. Ir jābūt pašnovērtējumam, bet nevajag būt egoismam. Jo šis, ko viņa tikko teica, ir point blank examples egoismam. Tas nav labs pašnovērtējums. Pašnovērtējums ir zināt, ja tev kāds brauc augumā nepaķeksi, tu zini, ka viņiem vienkārši nav taisnība. Domāt, ka tu esi labākā lieta pasaulē, pāriet uz citu mazliet pusi. FYI. Tas, ka man liekas, ka es labi izskatos, tā ir mana darīšana. Es nekur nesaku tev vai kādam citam, ka es izskatos labāk nekā tu. Man pašai varbūt savi arī kaut kādi insecurities ir vai kaut kas. Tas viss ir normāli.
Gandhi, tu otro reizi video laikā esi tik tuvu. Tu esi tik tuvu, tev arī ir kompleksi, jā, un ar viņiem ir jāstrādā. Vecīt, paņem pauzi un padomā, no kurienes šitās 13 minūtes ar brain vienkārši vomitu nāk no kurienes. No kurienes tev nāk džeki, kuri tevi manipulē, kuri tevi izmanto, kuri tevi lobombo, un kādēļ tas uz tevi strādā. Protip, nav vaina tikai vienīgi džekos, jo attiecības ir divvirziena iela. Bet es stilu esmu vienkārši lieliska, skaista, forša meitene. Un tev tieši tāpat ir jādomā, ka tu esi vienkārši you are the shit. Tev jādomā, ka tu esi ļoti skaists, izskatīgs cilvēks. Uz šitā punkta es gribu pabeigt šo video, jo es gribu pievērst uzmanību, ļoti šoreiz pievērst uzmanību tai valodai, ko viņi izmanto. Nav runa par saturu, ir runa par izskatu, par izskatīgu, par make-upu, visu kaut ko tam līdzīgi. Viss ir saistīts ar izskatu, viss ir saistīts ar ķermeni, viss ir saistīts to, kā viņi izstāsta. Saturam nav nekāda nozīme. Un te ir tā problēma, ka maģiskais Gandhi ir izdomājis, ka viss ir saistīts ar izskatu, kaut kādu manipulāciju, kaut kādām spēlēm. Viņa mēģina teikt vienu, dara citu, domā trešo, un beigās tur ir tās izlaiž, ka tu nespēji nociet tam faktam, kas par notiek. Paldies Dievam! Komentāros ir cilvēki, kuri saka, ka šis ir vienkārši insane, jo tas arī ir insane. Un tādēļ es ļoti atvainojos, ja izstāstu, ka es baigi sacepējuši šajā video esmu, jo patiesībā sakot es esmu, jo pirmkārt, tā lielākā problēma šo video man ir tas, ka viņa mēģina mācīt par tematu, kur ne tikai viņai nav nekāda pieredze un nekādas patiesībā zināšanas, bet viņai ir tik slikta pieredze, ka tas, ko viņa māca, aktīvi var iznīcēt jebkādas normālas, veselīgas attiecības vai jebkādu perspektīvu uz normālām attiecībām. Jo ja es noskatītos šito vienu video, es swear to God, padomātu 2, 3, 4, vai es čista gribu iet uz deitu ar jebkādu 21 gadu vecumu meiteni. Pat nerunājot vai kaut kādu jaunāku vai vecāku. Nu, protams, līdz 18, pašsaprotam iemeslu dēļ. Bet, ja es pasu šito video, es vēl palasu komentārus, kur čiksīs saka, jē, cik forši skatīs tālāk, taisa vēl. Kā man domāt, kā man šo skatīties? Nu nevar būt, ka cilvēki tik ārprātīgi saka, ka domā, ka šitas ir viss dzīvei. Ka viss dzīvei ir izskats manipulācija, kā izmantot otru cilvēku. Attiecības ir maģiska lieta, ko tu vari izbaudīt ar cilvēku. Kad tu satiec cilvēku, kuru tu negribi mainīt. Tu negribi manipulēt. Tu satiec cilvēku, kuru tev patīk laiku pavadīt. Kur tu jūties pieņemts. Kur tu jūties novērtēts. Kur tu vari justies komfortabli savādā, ka tev nevajag špahteli, lai tu vari jaunu bembi no leišķiem, lai tu vari uzbūvēt jaunu bembi, kas leišos tadaudzīts ir. Es to negribu. Es gribu cilvēku, ar kuru pavadīt laiku vienkārši, ar kuru padalīties sajā dzīvē, nedomājot par to, vai mani gēslaitos, lovebombos, vai manipulēs kaut ko tam līdzīgi. Un tādēļ man šitas kontents, sorry, bet riebjās. Jo šis parāda vispretīgāko pusi, kas var būt. Ka tu izlasi un paklausies šito informāciju un nevis saproti, ka tādi cilvēki mēs būtu, bet aktīvi izmanto pret to citiem, lai tu pamato to, ka, ja citi to izmanto, man arī to vajag izmantot. Jo šis ir rezultāts, ka tu paņem šo informāciju bez reflektācijas, bez domas, no kurienes tas nāk, kas tas ir un kā to es varu integrēt dzīvē, lai tas ar mani nenotiktu. Nevis aktīvi izmantot un iznīcināt šo visu, kas iespējas ir. Jo ja vienkārši mēs atveram viņas jebkādu sociālos medijas, tīpaši Instagram, ja tu pasties viņas bildēm, sorry, tur ir cilvēks bez pašnovērtējuma, bez jebkādas cieņas pret sevi, ar ievērojamām mentālām problēmām, ko viņa pati gatava atzīt ir, un viņa mēģinās kādam teikt, kā taisīt attiecības un kā dzīvot. Dārgā Lina, šis video, ja tu gadījumā nosties beigām, ir tev, lai tu saprastu, ka tu neesi pozīcijā, lai kādu mācītu. Tev nav tiesības jebkuru mācīt šajā dzīvē, absolūti par neko, un tev darētu mazliet pareflektēt sevi. Jo tā patreizajā forma, kas tu esi, ķipa baigi mainījusies, nē, tu neesi. Jo ja šitā ir laba vieta, kur tu esi, es izsaku līdzjūtību, dzīvē tev džeki tikai un vienīgi tādi būs, un baigi labāk nepliks, un, diemžēl, tu varētu būt tā džeka vietā, kurš beigās neko dzīvē nedabūs. Bet labi, es jau esmu bēdīgam daudz novāvaļojuši šajā video. Viņš ir, cik es pastījos, daudz garāks nekā es sākotnēji domāju. Tādēļ,
Paldies, ka skatījāties. Ja tikā līdz beigām, es ārprātīgi novērtēju, ka atvēlējāt man to laiku šodien. Es vienkārši gribu palūgt tiem, kuri nostājās līdz galam, droši vien komentēt, ko jūs par šo domājat, jo es vienkārši negribu pieņemt to faktu, ka šī ir norma, ka šādi cilvēki ir lielākā daļa sabiedrības. Jūs gribat teikt, ka lielākā daļa ir cilvēki, kuri spēj paskatīties šo video un cilvēkam pateikt, ka te ir problemātika, šitā nav norma, šitā cilvēkam nevajadzētu domāt. Es vienkārši nevēlos, lai šāds saturs tiek izveidots bez nekādām citiem viedokļiem, vai domā, ka šis ir galīgi normāli, ka vajag šitam mazliet pushback un pateikt, ka vecīt piebremzē, nedirst, kur nevajag. Tādēļ droši iekomentējiet, ļoti novērtētu, spiežat laiku. Ja nepatika, dislike, viss kārtībā, galvenais abonējiet. Un vēlreiz paldies, ka skatījāties, gaidu jūs nākamreiz. Paldies, čau!